Pārdošanā šāds auto. Mercedes Sprinters. 2009. gada kravas. Pilnā masa mums ir līdz 3 tonnām. Nobraukums 306 000. Un pats galvenais šis auto ir automāts. Automātisko pārnesumu kārbu. Un tas, jā, ja ikdienā jābrauk pa pilsētu, tas lieta noderēs. Strādā viss korekti. Auto savā gaitā atbrauc no Holandas. Mēs pacentāmies pāršķaum stūrīti. Tur bija parastā stūrīte bez čekala. Tagad ir ādas stūrīte. Šādi pārvalki. Šim auto jau bija uzstādīti ar nesmarētu krēslas. Salons ļoti labs, dzīvs. Auto ir izstāsts bijis zils, bet Holandē ir aplīmēts ar melnu plēvi. Un pats galvenais, ka šis auto nav rūsējis. Rūsas šim auto nav. Nav pilnībā nekāda rūsas pleķu. Šādi izstāsta automašīna, vasaras riepas ir. Jau līdz nākamnedēļ varēs arī braukt ar šādām riepām. Ir piekabes āķis. Skāpslītis smuks. Auto izstāsts labs, šobrīd ir apselis, apledojis, bet tā melna matātā krāsa izstāsts labi parādīšu, kas ir auto iekšpusē. Auto ir uzstādīta speciāls atslēgas, lai nevar kāds atlaust drošībai. Šāda tipa atslēgas. Eiselis, jā, un šādi izstāsts iekšpusē. Iebūvēti plaukti. Atstāta vieta arī kravas telpai, aptieciņa. Šādi izstāsts iekšpusē. Pirkām Holandē no galvniecības uzņēmuma. Jā, var redzēt arī pēc tiem plauktiem, kad nekas īpaši maksa šo auto nav vests. Mēbeles, jau zinot, nesver tik daudz. Atvēršu arī šo vaļā. Speciāla atslēdziņa, ja nav aizsalusi. Šodien būs aizsalusi, jā, bet redzēt kopā, ka auto ir tiešām labs, dzīvs. Es domāju, piestrādājuši auto pie dizaina. Tāds stilīgs darba auto. Darba āģis, ar ko ikdienā veikt savus darbiņus. Tā kaut kā šeit izstās iekšpusē, vēlreiz parādīšu. Viss smuki dzīvs. Audio sistēma Henserī ir telefona turētājs. Tā kaut kā. Ja interesē šis auto vai kārtīgi darba zirgu, tad šis būtu īstais. Zvani raksti, brauc ciemos un pēc šo automašīnu sev.